Līgas pastares dzejolis veltīts Pelēču skolai. Tur aiz priedēm pāri stadionam stalti stāv Pelēču skola. Paldies Dievam, vēl tagad tur dzirdami bērnu smiekli, un joprojām skan skolas zvans. Šo skolu es absolvēju sen, un manās atmiņās joprojām ir palikušas skolotāju smaidīgās sejas, stingrie, bet saprotošie skatieni, un vienmēr, lai arī kā nebūtu te, skolēnu mīlēja. Tik daudz rūpju un iecietības bija ikvienam šīs skolas skolotājam. Skolas gaišie saulēnie koridori, virtuve ar kolosālām pavārītēm un garšīgām brokastīm, pusdienām un vakariņām. Auklītēm, kas centās dot siltumu, kad mamma tik tālu, direktori, kurai bija laiks priekš visiem, tādu es atceros Pelēču skolu. Skolai apkārt vienmēr ziedēja puķis, vienmēr viss bija tik sakopts. Skolotājas Helēnas Žuņas ātro ievārījuma kūku gatavoju vēl šodien. Jūlijas Akmenes ieteikums rakstīt dzeju ir aktuāls arī šodien. Un gan jau no mākoņu maliņas viņas par saviem audzēkņiem ir gandarītas, nevelti teikts un mācīts, bet tik daudz siltu vārdu var teikt par katru, ikvienu, un pateikt paldies par iemācīto, un vien jācer, ka 1. septembrus Pelēču skola sagaidīs vēl un vēl. Skolotāju rokās būs asteru pušķi un izlaidumā valši pieskandinās skolas zāli. Neapklusīs skolas zvans. Stadionā joprojām spēlēs basketbolu, volejbolu un ne tikai. Ka pastāvēs un nezudīs Pelēču skola. Ar to īpašo, neatkārtojamo, tikai viņai vien piemītošo auru un skolotāju sirds siltumu.